Oti, trešdiena no rīta, 29. Es te taisos aizbraukt uz darbu. Viss lapās, pilns ar lapām. Nostāvēs 7 dienas. Es domāju, ka pieleks nav tik traki. Tumšs kaut ko tas telefons negrib rādīt man. O tā te iet. Viss lapas, rudens klāt. Jā. Braucu es ar šitādu tarataiku. Viss netīrs. Krēslam paduškas nav. Kabinetam paduškas nav. Vienkārši drausmīgs aparāts. Nezinu, ko darīt. Te višku pastrādā. Nē, es tam tur 10. pie malas tik augstu, bet tur pāri pirms. Kaut kur nolikta uz 2. Jābrauc līdz upē. Pie malām, nu nevajag tik augstu stumdumā. Kur jābrauc, nezinu. Esmu kaut kādā teritorijā. Bijusi laikam armijas daļa, kas te bijis kādreiz. Vai nav kazarmas, vecās vai remontu vieta. Interesanti, Bolderā jāru pašām. Kaut kāda piekabe jāpēc. Kur tā piekabe ir? Nav nejausmas, kur ir izrādās. Jāpaņem piekabe. Baigi nefilmēšu, nezinu, te jau nepatīk nevienam tā filmēšu. Nu, šitā sanāk ceļam, liekam, pēc tonāžas viss iet. Sanāk vēl 3 tonnas paliks pāri, ideāli. Tieši piekaba 500-700, riteņi pa 300. Tieši būs ideāli. Šitādi man cels nost. Tā viņi krāmēs no. Kāds pacēlājs linde. Šitādi laikam konteineris krāmē, viņi man ņems piekabi nost. Ideāli īstenībā forši. Malači Liepainieki. Super džeki ātri reaģējis, paņēma stropes, visu salika, aptīs apkārt, tūlīt pacels augšā un nocels visu piekabi no vispār. Tehnika vienkārši milzīga. Konteineru vedējs. Tā man te iet. Pie jūras. No jūra. Laikam. Forši. Viņam spēka daudz, pacēla tikai. Es ostā bijis. Bet viss notiek Liepājā okur. Ir baļķīšas krāmē. Es nezinu, kas tur iekšā ir. Tādā ziņā jau malači, nu. Kaut ko dara. Kaut ko taisa, kaut kāds kups stāvēs. Kur tas kups stāvēs, nezinu. Krāmēs 4 riepas. Nu, ideāli. Galvenais, lai vilciens man neuzbrauc. Vēl 4 riepas jau jāizkrāmē. Ar šito izkrāmēs. No tā es braucu pa šitādiem uzbērtiem ceļiem. Tagad man sataisīja beņķi.
Viņš vismaz šūpojās, vismaz mugurkauls ir vietā. Labi, kabinets vēl tāds, bet, jābrauc kaut kam pakaļ. Es nezinu, man liekas, ka te kaut kāds izskatās kaut kāds netapopkats, vai vismaz kaut kas maziņš. Es jau domāju, būs kaut kāds ekskavators. Bet nē, ļoti labi. Vienīgais galvenais ir apgriezties te. Mašīnīte jau nav maza. Skānija diezgan liela, aizgrēviens tilts, bloķa nav. Oku mazais ekskavators it tā nefilmē. Tikko izbraucu no meža. Šito te piestāju pieturā, pārbaudīt, vai viss ir kārtībā, viss ir pievilkts. Tāds tas aparāts izskatās. Īstenībā, ja godīgi teikšu, baigi nopietns tāds zemes, kas viņš skaitās, tā kā smalcinātājs, vēl kaut kas. Oku tādi naži viņam. Viņš tā kā tos sagrauž visus šitādus krūmus, mierīgi sagrauž un ideāli. Viss ir klāt, augstums man ir pacelts, tā kā vajag, man jāpaceļ paduškas augšā spilveni, bet šitas ir pievilkts, viss ir kārtībā, 5 tonniņas viņš sver, tāds aparāts, bet ideāli. Nāk kā tur tie zari, lai neiet iekšā, tur viņš viņus gulda vai kaut kā, bet ļoti forši. Nolādēšu nost arsenālā, tas jau ir 3. jau, ko es vedu šodien. Nav laika pat filmēt, visu laiku ir jāstrādā. Tagad man viņu dzīs nost. Nodzīs nost. Un tad jau varēšu doties tālāk. Nav tā kā tajos video, kur es skatos, sekoju līdzi Kristaps Amerikā. Viņš tur vadā ar traļiem, man, protams, ka nav piekabes, es varu vadāt, bet labāk es uz mazajiem. Man patīk nekāda vaina savādāk. Piekabēm arī interesanti. Bet, tā es te tagad dzīs nost, tur cilvēks mēģina kaut ko saspaidīt, nezinu ko. Mums ir pazīstams pogas. Te es esmu Kārļu Ulmaņu gatvē, arsenāls. Kur tāds man tas skānīts. Te pie tilta, mašīnas sastrēgums 5. Ir, tikai kausu vajag pacelt, viss forši. Tā man nodzen nost. Viss jau ir salikts, tikai jāpaceļ ķepas apakšējās, jāuzceļ abas šitās te lafetes augšā. Un viss, čau. Tur, tā man iet. Lafets īstenībā viņam interesanti, viss ar roku darās. Lafets viņam interesanti ceļās ar pogu, kur es uzspiežu 2 pogas, viena lejā, viena augšā, un tā viņš viņu uzceļ. Uzceļ augšā. Kāpēc kaut kas izšāva? Es ceru, ka ne galvenais eļļa. Un tad es vēl tās paduškas. Kur tagad es viņus uzspiedīšu, izlīdzināšu. Man uzcels. Bet vēl ir viena lieta. Šitai mašīnai nevajag aizmirst, jo te, kad viss viņš izlīdzinās, tad ir jāpaceļ vienalga augšā aizmuguri, jo, ja nepaceļ aizmuguri, tad ir sūdi rallā. Tad apēd riepas. Te kaut kas jau ir iegrauzies, bišķīt kaut kur ir, bet minimāli te norauts proķis, jo te ir kaut kāda riba metināta. Tas vienmēr ir jāatcerās, šitam tieši aparātam jāpaceļ augšā.
Pārējais viss ir tas pats. Tādām stropītēm pieāķēsim, pievilksim tulīt klāt. Mums ir ārā ziema, piestropējis es esmu. Visi stingri. Tad, kad attaisa vaļā, viņas nokrīta šejien, labāk iet pa gabalu no viņām. Tu jau nezini, kā tur ir, tāpēc es kaut kādus 4 metrus ieturu no tām lafetēm, lai gadienā viņām uznāk iet lejā. Nu, tā es te vadāju. Jā, visku vēs. Ir, es nezinu, cik mīnusā šitam Poršajam auto baigi nerāda grādus. Viņš tāds interesants. Grādus baigi nerāda, bet, jā, tumšs te gan ir itīgi. Un tad sarakstam CMR pareizi un viss, un tad jau tad tik jālaiž, tagad viss šodien jālaiž mājā. Deg, te kaut kas nedeg, te deg. Tā mēs te braucam. Galvenais ir, kad saimnieks ir sataisījis beņķi, vismaz var pašūpoties savādāk. Ja šitai kabīnē es braucu, es pateicu, es nebraukšu, jo beņķis bija, gaisa nebija. Sanāk, ka tu pilnīgi, ja liec bedrē, tad ir mugurkauls, man liekas, tā kā pa kārtām saliekās kopā, skrīvšļu vairs nav. Kājas ir dibenā, nezinu vai kas tur dibenā, bet nenormāli. Bet, tādā ziņā tagad izbraucot šodien ideāli. Tādi mazi, visi 3 mazi tādi bobīši bija katiņi. Ideāli. Galvenais ir nenoskrāpēt mašīnu, jo aizmugurēji gara, varbūt var redzēt. Braucam pa sastrēgumu. Īsnībā, jā, pakaļ viņam ir diezgan gara. Aizmugurē viņam ir kaut kādi, es nezinu, man liekas, kā 2 metri jārēķina. Iet ārā diezgan. Tāds nav riteņi, tā platforma diezgan pagarēja, bet tādā ziņā jau braukt var, galvenais skatīties. Protams, būtu jau forši kāda kamera aizmugurē, kur tu vari tā kā atpakaļ gaitā kaut ko redzēt. Varētu būt kaut kur kamera, piemēram, uz jumta. Vispār ideāli, perfekti būtu. Tā kā, bet, tā nav mana mašīna. Tā ir saimniekam, kam pieder. Tāpēc viņš to parāda regulē un domā, ko likt, ko nelikt. Tā darba diena beidzās, davai, turās. Noliku bērīti, lielo īsnībā tumšs. Šito te jau vakars jau, cik pulkstenis ir. Vajag nerāda, man liekas, ka kaut kādi jau 5 mēnesis vakar noliku, pielaidu savējo, vakar ir piekabes, viņam šitādas tur ir vēl viens tralis, tādiem viņš ved īsnībā, es arī varu braukt, bet man ar šitādu labi vieglāk ir. Arī viss kaut ko lielo traķesu vedis kaut kāds cik tur tonnas, kaut kāds 8, nezinu. Tumšs redzēt man nevar. Jāmat mietas, jābrauc mājā. Esmu atvedis kravu. Cēsu novads. Ģikši. Viņi te tāds kalns lejā, ja tur es aizripoju, tad tur ir laikam dimbā viss. Te es arī pa to kalnu mēģināju dabūt augšā. Jānokrāmē šitas viss nost. Nenormāli augsts, jākrāmē, iekļauā kāda cimdi, jātāķē, jānokrāmē. Šitas te monstrs. Īstenībā viņš bija paņēmis tos kausus visus 3, bet es viņus pa vienam lēnām nocelšu lejā. Savādāk viņi man maisa.
pacelšu lejā. Kur. Ko viņš man te šūpojās, tā mašīna, tā kā šitais te. Nu, un vēl viens mazais, kur man pa vidu ir. Tas kaut kā jāķeksē. Vajag interesanti tā. Atlaidīšu vaļā. Vajag grūti. Lai nelaustu muguru, pavilkšu viņu ar kausu. Aizāķēju. Viņš tāds, pasmaks, bet... Nu, vot. Tikko nolaidu lejā. Kur. Šito te. Braukšu no sapledojušas. Kabīne arī. Jāmēģina šito te. Kur viņš man tā kustās? Lēnām braukt lejā. Laidīšu kausu pa priekšu. Tā, un lēnām braukšu. Laikam tas būs uz apakaļ. Lēnām jābrauc lejā. Labi, ņemšu abas rokas. Mēģināšu nobraukt lejā. Nav kur baigi iestiprināt to telefonu. Telefonu baigi nav iestiprināt. Šitā varētu. Tā, šitas bija uz apakaļ. Vēl lejā esmu. Ideāli. Jāpaņem tie kausi. Jānāk šitais malā. Šitais man būs malā. Teķi. Malā Šito es noliku šeit. Labi strādā hidrolīte.
hidrolika bobīti ļoti labi bobkata tādā. Tad man tad britīs ko. Bla, paņemsim šitā. Lai zauns tiks piecēs. Tās ir, kā mums negrib celties. Ir. Nu, šitā vajadzētu būt ideāli. Viss slēdzam ārā, taisam logus ciet un visu pametam šito cēsu novadu un laižam uz Rīgu. Viss.